Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai nomainītu Dyson V6 akumulātoru, vispirms ir jāiegūst nepieciešamie rīki un jauns akumulators. Ieteicams izvēlēties saderīgu akumulātoru, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju. Pirms uzsākt darbu pārliecinieties, vai putekļsūcējs ir atslēgts no strāvas un nav pieslēgts lādētājam. 1. Diagnostika. Pirms akumulātora nomaiņas ir vērts veikt bezmaksas diagnostiku. Ja jūsu Dyson V6 uzrāda pazīmes par akumulātora problēmām, piemēram, ātru izlādēšanos vai neieslēgšanos, tas var būt signāls par nepieciešamību nomainīt akumulātoru. Daudzi servisi piedāvā diagnostikas pakalpojumus, kas palīdzēs noteikt, vai akumulators ir jāmaina. 2. Sagatavošana. Iegādājieties saderīgu akumulātoru un pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, parasti pietiek ar skrūvgriezu. Atcerieties veikt darbu labi apgaismotā vietā, lai redzētu visus komponentus un savienojumus. 3. Akumulātora noņemšana. Lai noņemtu veco akumulātoru, vispirms jānoņem putekļsūcēja aizmugurējā vāka skrūves. Parasti tās atrodas uz akumulātora bloka. Uzmanīgi atlaidiet skrūves un noņemiet vāku. 4. Akumulātora izņemšana. Kad vāks ir noņemts, varat redzēt akumulātora savienojumu. Uzmanīgi noņemiet akumulātoru no tā vietas, vilkot to uz augšu. Pārliecinieties, ka neradāt bojājumus citiem komponentiem, kas atrodas tuvu akumulātoram. 5. Jaunā akumulātora ievietošana. Ievietojiet jauno saderīgo akumulātoru vietā. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi novietots un visi savienojumi ir droši. Ja akumulātors neieguva vietu, pārbaudiet, vai tas ir pareizi saskarsmē ar elektrisko savienojumu. 6. Vāku uzstādīšana. Kad jaunais akumulators ir ievietots, pievienojiet atpakaļ aizmugurējo vāku, nostiprinot to ar skrūvēm. Pārliecinieties, ka vāks ir droši nostiprināts, lai novērstu jebkādas noplūdes vai mehāniskus bojājumus. 7. Testēšana. Pievienojiet putekļsūcēju pie strāvas un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. Ieslēdziet to un veiciet testu, lai pārliecinātos, ka akumulators ir jaudīgs un sniedz nepieciešamo veiktspēju. 8. Piedāvājums pirms remonta. Ja neesat pārliecināts par akumulātoru nomaiņas procesu vai nevēlaties veikt to pats, daudzi servisi piedāvā pakalpojumus, kur jūs varat saņemt piedāvājumu pirms remonta. Tas ļaus jums uzzināt, cik maksās akumulātora maiņa un vai ir citi ieteikumi jūsu ierīces uzturēšanai. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.